Aiziet, esam gaisā atkal trešdienā 11. Facebook laiviņā. Labdien, labvakar visiem, labrīt, tie, kas tiešraidē skatās. Šodien mums ir ļoti vērtīga tēma, šodien runāsim par pēdiņām, par pēdu deformāciju, kā pēdu deformācija ietekmē visu ķermeni, skeletu, gūžu sāpes, muguras sāpes. Tad mēs runāsim noteikti par iesūtījāt jautājumus par sēnīšu infekcijām un par papēžu plaisām. Kas mums vēl šodien? Man prasīja pāris vārtos pastāstīt par uzlējumiem un ziedītēm. Jā, Ar to es sākšu. Ļoti labi. Tā kā, mīļie draugi, pieslēdzaties, mēs šoreiz laiviņu kaut kā iepriekš neizziņojām. Kaut kā paskrēja tas laiks, pieslēdzaties un uzrakstat lūdzu, no kurienes esat, no kuras pilsētas. Jā, lai mēs varam sajust, kas ar mums ir kopā. Un droši par tēmām tad rakstat arī komentārus, centīsimies, cik varēsim visus jautājumus norunāt. Jā, es gribu palūgt, paņemiet pildspalvas un papīru, jo te būs tādas receptītes, ko jūs varēsiet izmantot kāju vanniņām. Jā, tātad pildspalva, rakstāmais, kā tādā kārtīgā laivu praksē. Un sirsniņas, protams. No kurienes? Sveicieni no Cēsīm, Krista, sveika, mīļā, sveika, jā. Rakstat, no kurienes esat. Labrīt visiem vēlreiz. Sveiciens visiem, kas skatīsies atkārtojumu. Noteikti arī video saglabāsim, ieliksim arī YouTube kanālā. Tā kā sāksim mēs lēnām, bija jautājumi par produkciju, par ziedītēm, par uzlējumiem īsumā, kamēr jūs pieslēdzaties, un tad pāriesim uz pēdiņām. Jā. Nu, tad ar ko tu gribi papildini, ko tu gribēji. Jā. Pirmā ziedīt, pirmā un piektā. Tā, ir ādai. Tā, pirmā un piektā ziedītes ir ādai. Pirmā, ja niez, ja, teiksim, bērnam niez vai pumps vai pieaugušam niez un ļoti kasās, kā pacients saka, man tā kasās, ka es nevaru gulēt. Sevišķi pēc odu kodieniem pēc, jā, bet viņi nenovērš tos kukaiņu kodienas, bet pēc, jā, tad ieklapēt. Vienīgā vieta, kur neklapēt, tas ir sejā. Un piektā ziedīte arī ādas līdzeklis, tur vairāk ir kumelīte, viņa mīkstina, mitrina, jā, un novērš to iekaisumu, bet pirmā būs, kad, teiksim, sāpēs, jā? Nevis sāpēs, bet pirmā būs tad, kad niezēs. Ja? Mums šodien mēlītes iet abām divām. Tā kā tā, jā. Tātad pirmā ziedīte būs ļoti laba tagad vasarā pēc odu kodumiem un ļoti laba ir cilvēki, kam ir saules alerģija. Saules alerģija izpaužas kā tādas mazas sarkanas vai ar tādu ūdeņainu galiņu tādas pumpiņas un ļoti nepatīkamas. Ja? Tad pirmā ziedīte būs ļoti laba un parasti pēc tam nākamajā gadā viņa cilvēkiem nav atkārtojusies. Tā kā to ņemat vērā, tas mums nekur nav rakstīts, tas ir pieredzes stāsti, mani personīgie. Jā, saules, teiksim, ka jūs ejat sauļoties, pirms sauļošanās uzsmērējat uz sejas vai uz pleciem. Nē, tā nedarat. Pirms sauļošanās mēs smērējam krēmiņu, kas ir ar aizsargu filtru, jā, obligāti. Pirms dodamies ārā saulē, uz sejas, uz ķermeņa, smērējam speciālu saules aizsargu to te, jā, un tad vakarā, kad nomazgājaties, tad varat uzsmērēt. No Madonas puses mums pievienājās, jā, sirsniņas lūdzu, jā, pie pēdiņām mēs tulīt tiksim, jā, ļoti labs jautājums. Tā ir otro smērīt. Otrā ir mūsu bestselleris. Jā, degunām, jā, iesnām, kaklam. Es viņu lietoju kā sejas krēmu.
Arī tā var, jā. Jā, parasti bunģiņi ir 1-2 gadiem, ja liela ģimene, tad 1 gadam, ja mazāk, tad 2. Viņam derīguma termiņš vienmēr ir 2 gadi, un viņi jālieto ļoti, ļoti maz, bet ja ir saaugstēšanās slimības, tad ik pa 2 stundām. Degunā zem mēles. Jā, īpaši tagad, ja ir kaut kādi pavasara iesnas klepi un viss kaut kas, tad, protams, labāk bija attīrīties pirms tam. Tad ir tāds teiciens, vai nu attīries, vai nu paslimo, jo slimošana arī ir attīrīšanās. Jā. Te mums ir priežu pumpuri, kliņģerīte, kumelīte, eikināts, ingvers, raudene, ķiploks. Var iegādāties tiešām gan mājaslapā, gan veikalos, kur mums visā Latvijā ir arī Cēsīs, mums ir veikaliņš sadarbībā, mums ir Valmierā, Jelgavā, Rīgā, Saldu, Kuldīgā, pēc pusēvi, jā. Redz, kur Krista raksta zieda numur 2 jau 11 gadus manā aptieciņā. Nu, redziet, cik mēs seni esam. Mēs esam bišķi senāki. Mēs esam senāki, jā. Bet tik skaistā izpildījumā un tādā plašumā, jā, ir aptuveni 10-11 gadi, ka izgājām ielās. 11, ielās, jā. Jā, 11-12. Tā. 3. un 4. sāpēm. 3. ir, ja teiksim, pēc traumām, jā. Ļoti labi pēc traumām, kaut kādiem lūzumiem, ja pietūkst, un 4. ir vairāk, ja ir no caurvēja, un ja, teiksim, ilgstoši kaut kur sāp, piemēram, pleci, vai kaut kur, tad 1 vakar 3, 1 vakar 4. Ļoti māsi, viņi ir taukaini, bet jums jāieklapē. Ja jums sāp kaut kur te stīvs, ja kaut kad, tad jāieklapē plecā, rokā, un 7. skriemels, un tad ar otrā pusē plecā, rokā 7. skriemels. Tā, labi, tas ir forši, bet 3. ziedīte tā, kā tur ir sastāvā tauksekne, tad viņa mums ir tāda, nu, arī top ziedīte, un ļoti daudz, kur piemērojam. Piemēram, ja jums ir kaut kādas tādas dziļās pumpas, vai augoņi, vai kaut kādi furunkuļi, vai zobu sāpes, jā. Zobu sāpēm 2. ziedīte arī bērniņiem, starp citu, jā. Bērniņiem jau, bet 3. 3. piemēram, ja jums ir izrauts zobs un viņš negrib dzīt, ja, tad jūs varat ielikt tajā zobiņā. Man smagana, te iekais smagana, es sūkāju, es skaloju sodā ūdeni, un pēc tam visu laiku te aizliku, jā. 2 dienās atgāju. Jā, tā kā šī mums ir brīnišķīga ziedīte. Savukārt 4. tā ļoti to novērtē sportisti. Un īpaši, tad, kad ir tie savilktie muskuļi, ļoti labi. Starp citu, šī ziedīte bija ļoti ilgu laiku, es nezinu, vai tagad ir, bet ļoti ilgu laiku Olgas Dreģes un Maira Brieža mīļākās ziedītes. Es pat gribēju uztaisīt reklāmu ar Mairu Briedi, ka galvenais ir ieklapēt. Ieklapēt, jā. Tā, nu un tad 6. Bet tas bija tas laiks, ka Mairis Briedis taisījās pa lielu čempionu. Jā, viņš vēl nebija tāds tik ļoti zināms, un jā, man likās, vau, cik forši. Viņam, viņš uz rokām smērēja, jo viņam ārkārtīgi arī sāpēja tās rokas, un tā kā, jā, bija mums tāds forši, mums ir visforšākie klienti vispār, jā. Tad 6. ziedīt vēnām, nogurušām kājām, pietūkušām kājām, sevišķi tie, kam darbs ir uz kājām, jā, pārdevējiem, un tur viss, kas, jā, bet vakarā, bet vispirms jānovano kājas, kur ir rupjās sāls, soda, saimniecības ziepes, bet tagad lieka tārsniecības augus vakarā, jā, vēlāk stāstīšu pa pēdām. Sagatavojiet rakstāmo un pildspalvu. Jā. Rakstāmos, papīru un sirsniņas. Jā. Un 6. ziedīt ir brīnum smērīt, ja jums ir zilumi. Ir dāmas, kurām ir ādai ļoti, ļoti tuvu asinsvadi, un pat pie tāda, neliela uzspiediena, nezinu, tur bišķi uzbrauc galda stūrim vai, piemēram, nezinu, pēc masiera apmeklējuma,
riktīgi zilumi, tā kā šitā te ļoti laba zilumiem. Tad ir 2 sēļiņas, ja, 2 sēļiņas paņēmu, kad būs pie pēdām, ja. Pie pēdām man labs atsauksmes tiem, kam ir pēdās plaisas, ja, novan no kājas, kur ir rupjās sāles sodu saimniecības ziepes, un vien diena ar eļļiņu, kur ir struten, kliņģerīt, rauden, otrā dienā ar kadiķa eļļiņu, vienkārši tajā vietā iemasē. Plus dzert iekšā vienu teikarot, uz nakti patur mute un norīt, jo plaisājoša āda pēdām nav no pēdām, bet tas ir vainiņi ir iekšķiska. Man konkrēti tādi, kā saka, ir konkrēti pacienti, kam ļoti līdzēja, jā, un jūs varat pamēģināt. Jā, jo struteni, kliņģerīti, raudeni 5. eļļiņa ļoti labi ir iekaisumiem. Un es tagad padalīšos ar savu recepti, kas maniem klientiem ļoti labi līdzēja. Papēžu plaisām. Tātad vispirms novannot zilajos mālos, jā, obligāti, un pēc tam iesmērēt, ieklapēt ziedīt numur 3. Iemasēt riktīgi. Riktīgi tur tajās šķirbiņās. Jā. Un var uzvilkt kokvilnas zeķīti kājās uz nakti, tikai ne sintētisko, jā. Uzvelkam zeķīti un guļam līdz rītam. Un ideālā variantā, ja vasara, tad noteikti to var atrisināt. Ja tas ir cits gadilaiks, tad man ir grūtāk, es tādu tirgus izpēt neesmu veikusi. Bet ļoti labi ir korķa apavi, ar korķa zoli, apavi ar korķa zoli. Ļoti labi palīdz tām plaisām. Ja? Tā kā katru vakaru novanot zilajos mālos, kaut vai drogās pa eiro nopērkat, mums arī ir zilie māli, bet tie ir tādi diezgan ekskluzīvi, viņi ir iekšīgi dzerami un tā kā uz sejas smērēm, tādi ļoti labas kvalitātes. Tā kā pēdām varat droši parastos zilos mālus. Epsom sāli. Epsom sāli, jā, noteikti. Epsom sāls ir magnija avots, un mēs magniju varam uzņemt vislabāk caur ādu. Tā kā pēdu vanniņas ir super. Un kadiķi jaunie dzinumi ir forša eļļiņi, gan plaušām, gan iekaisumiem, ja ir ieilguši klepi, ļoti forši ir, jā. Tad ir pirmais uzlējums, jā, kurš mums ir pirmais uzlējums. Viņš ir vairāk tādām iekaisumiem un tādiem hroniskiem pacientiem, kas ilgstoši slimo. Viena pudelīte ir apmēram 3 mēnešiem. Līdz pusē nocerš, ņabīt pielēj, līdz pusē nocerš, ņabīt pielēj. Jā, atceramies, ka mēs jau katrā reizē stāstam, ka uzlējums ir uz degvīna bāzes, reģistrēts kā uztura bagātinātājs. Šie mums ir uztura bagātinātāji, katrs ar savu cipariņu un katrs ar saviem ārstniecības augiem. Jā, tā kā šķaidot, jāšķaida ar ūdeni, jā? Jāšķaida ar ūdeni, patur mutītē un tad norīt. Jā. Nākošais ir 3. un 4. To it kā var apvienot. 3. ir nevar aizmigt, nevar gulēt, visu dienu ir milzīgs stress, tāds nevar nomierināties. 3. būtu tā kā vairāk jaunākiem cilvēkiem, 4. stiprina, viss, kas saistīts ar sirdi un arī ar nervu sistēmu, bet labi palīdz pie klimakses, ja? Un arī pudelīti ir 3-4 mēnešiem un 3-4 reizes aplēš ņabīt un lieto katru vakaru, piemēram, katru vakaru vai vienreiz vakarā vai, ka jūs atnākt mājās, tikko, ka jūs atnākt mājās vienreiz un otru reizi 21 uz nakti. Jā, 3. uzlējums būs ļoti labs ibumetīna vietā. Jā, jūs viņu varat nedzert katru dienu, teiksim, tur 2 reizes dienā vai 1 reizi dienā, bet jūs viņu varat arī dzert tad, kad jums ir vajadzība. Piemēram, ļoti labi darbojas, kad ir galvas sāpes, ļoti labi palīdz tad, kad ir trauksme, jo tas sastāvā ir vīgrieši, kliņģerīti, raudeni, viņš tā kā nomierina nervu sistēmu, bet šis uzlējums atšķirībā, piemēram, tur no 7. kur ir asinszāle, viņš neuztais tādu ļoti miegainību, viņš iedod iekšā tādu mieriņu,
Jā, bet viņš nenoliek tā teikt uzreiz gulēt. Vīgrieži ir tādā ziņā, man pašai ļoti patīk, jo man viss zēlīts ātri iedarbojās un, teiksim, ja es iedzeru asinszāles tēju vai kaut ko ar asinszāli, tad es jau pēc pusstundas jau viss guļu. Asinszāle ir antidepresants, jā? Jā, un ceturto uzlējumu bija moments, ka nedrīkst lietot, ja ir, grūtniecības pats par sevi, bet ja ir zemes asinsspiediens. Jā, jo viņš pazemina, Melisa Kliņģerīte pazemina. Tā čuču, bet neīpašīgi, jā. Tā čuču. Pazemina. Labi. Tad ir, kas mums ir nākošais? Piektais vīru. Vīriešiem, nierēm un urīnceļiem. Vīru uzlējums. Prostatai, nierēm un urīnceļiem, jā. Arī pudelīti 3 mēnešiem. Parasti es viņu kombinēju kopā ar pirmo uzlējumu, jā, jo tas nav... Jo tā, teiksim, kas ir saistīts ar prostatu un nierēm, tas nav vienā momentā. Ir jāpadzer ilgstoši zālīts, lai organisms pats tiek galā ar to saslimšanu. Bet tas jums ļoti atvieglos, jā, to, ko jūs, teiksim, dakteris jums izraksta zāles, bet šitās, teiksim, 2 pudelītes 6 mēnešiem. Jā, un man ir tāds... par to 5. uzlējumu. Vīrieši ir ļoti kautrīgi patiesībā. Tādi ļoti kautrīgi, un viņi tā kā negrib teikt, kas viņiem ir un kāpēc viņiem vajag, un it īpaši, ja tas ir veikalā, ja tas ir tā privātā konsultācija, tas ir savādāk, bet man uz veikalu bieži vien ir tādi stāsti, tik smieklīgi un nesmieklīgi vienlaicīgi, jo atnāk sieva ar vīru, un tad sieva runā un stāsta, mums ir prostata. Apmēram tāpat, kā runā mammas, tad, kad mammas vēl ir, ļoti cieši kopā ar mazajiem bērniem, mēs ejam 1. klasē, mēs tagad ejam bērnu dārzā, mēs tagad ejam... Tā kā, jā, vīri bez kautrēšanās droši nākat, prasat visu, iedosim un izstāstīsim. Jā, labi. Tālāk 7. jā. 7. ir asinsvadiem, asinsritei, asins sastāvām, bet milzīgi labs ir tāds depresijas līdzeklis, jā. Asinszāle pelešņātre. Jā. Attīra asinsvadus, uzlabo asinsriti, ja? Bet tie, kas, kā saka, kam nelīdz parasti valeriāns. Balderiāns. Jā, lūdzu. Un ļoti labi arī dzelzim, jā, mēs par dzelzi esam runājuši, bet, lai dzelzs uzsūktos, ir jāsakārto zarnu trakts. Tā kā ļoti labs atsauksmes arī par dzelzi ir ar nosacījumu, ja ir attīrītas sakārtotas zarnas, jā. Tā kā vispirms dzerat kviešu asnu pulveri un pēc tam tikai ķeraties pie uzlējuma. Jā, jo viņš vienkārši neuzsūcas, jā. Nākošais ir asinszāle, tas ir 8. uzlējums tauksakne, jā. Tauksakne kaulu līdzeklis onkoloģiskiem pacientiem un ilgstošām kroniskām saslimšanām. Un šeit 3. ciedītē ir iekšā vairāk tauksakne, parasti ir pēc traumām, jā. 3. ziedīt un taukstakni dzerat iekšā pudelīti ir apmēram 5 mēnešiem, jo šo pudelīti var apliet 5 reizes. Jā, pastipri, ļoti, ļoti labs, tiešām, ja ir kaulu sāpes, artrīti, reimatismi un viss, kas ir ar šito saistīts, ļoti forši kopā ar 1. uzlējumu. Ļoti labi iet kopā ar 1. uzlējumu. Jā, 1 dienu 1, 1 dienu 8. Jā, tas būs vairāk. Tauksakne ir tā mūsu latviešu zālīte, kas atjauno kaulaudus. Jā, tāda brīnum zālīte. To nākošais mēs parasti
čagaru zemstaukiem, kur nav ķīmija, kur nav degvīns. Parasti es iesaku bērniem, kas ilgstoši slimo. Piemēram, vienu teikarot atšķaida ar ūdenīt 1:5, pirms bērndārs un pēc bērndārs. Tie, kas ir lietojuši, varbūt uzrakstiet atsauksmes, ja, bērniem un arī lieliem cilvēkiem. Teiksim, tagad ir pavasara nespēks, nogurums, tad es viņu lietoju bez šķaidīšanas, ja. Vienu čarkiņu patur mutē 2-3 reizes dienā. Jā, šis nav mūsu produktiņš, bet ar šo dāmu, kas viņu gatavo, tāds mums ir ļoti laba sadarbība jau ļoti daudz gadu garumā. Un mājaslapā jūs varēsiet šo te atrast sadaļā citi produkti, laikam saucās tā kategorija. Jā, bet kūlē vienmēr var nopirkt, jā. Es ar to kūnu strādāju kopā jau kad 30 gadus, jā, viņš vienmēr izcēlis no daudzām lietām. Jā, vēl mums ir pievedums arī jau atnācis jauns bioenergostimam, ja gribas bišķiņ selēnu uzņemt, tad arī tas ir mājaslapā ielikts. Tā, nu labi, skatāmies, kādi jums ir jautājumi. Jā, es redzu par važacīm karpām, to pēc tam pret holesterīnu Irīna prasa. Holesterīnā man ir tas te pirmais uzlējums, šeit ir struteni. Un pašās beigās man būs pieredzes stāsts, es jums pastāstīšu, ko es pati lietoju. Un tur būs viena tāda tēja, kas attīra organismu un sāļus, ja? Šitas te holesterīnā. Pirmais uzlējums būs 3 mēnešiem, bet holesterīns, lai nebūtu, jums jātīra zarnas, ja? Ar to atkal, lai jums labi žūts strādā. Tas nozīmē, ka jums jādzer silts ūdens, plus 40 grādi, un tauki, vai nu gīs sviests, vai kāda laba eļļa, patur mutē un norīja, lai žūts labi strādā, ja? Ja? Tā, nu tad ķeramies pie tēmas, jā, vai vēl kādi jautājumi? Nē, jautājumi vēl bija pa sprēgājuši papēži, to mēs, ja? Tad ir sāp papēži, ļoti sāp papēži. Tas nozīmē, ka ir deformējusies pēda, un no pēdas ir tādi izaugumi, kas ļoti, ļoti sāp. Pareizi. Un tad ļoti labi līdz vannot kājas, kur ir rupjās sāls, soda un saimniecības ziebs un 3. smērīte. Un man vēl ir tāda kompresa, to kompresi aptin ap pēdu, ja, to vietiņu. Bet jāmeklē cēlonis, un cēlonis ir nepareizi pēdas stāvoklis, Ja? Tā, labi, nu tad mēs pie pēdiņām tad esam pieķērušies, te jau ir pirmie jautājumi. Dēlam 7 gadi, uz papēža liela kārpa, esam visādus veidus un līdzekļus izmēģinājuši, nost neiet, arī uz rociņām ļoti daudz. Jā, šeit ir individuāli, man vajag pacientu pašu, es pateikšu, izteikšu, es pa ēterā tādas lietas neteikšu, ja? Jā. Ja jūs tālu dzīvojat vai tūl dzīvojat, jūs man pazvanat vai WhatsAppā. WhatsApp video zvanu, video konsultācija. Nē, tur ir burtiski pāris minūtes, ko es jums pateikšu, bet pazvanat man. Jā, jā, es noteikti domāju, ka tur parazītiņi arī noteikti. Bet tagad bija vēl viens jautājums par, vai līdz, droši vien, ka ziedīti bija domāts 3. vai līdz varžacīm. Ne līdz varžacīm. Un īpaši, ja jums ir, tā ir mana pašas pieredze, īpaši, ja jums ir uz pēdām varžacis, kaut kādi biezumi, ja? Un ko jūs izdomājat, ka tās ir varžacis, un mēģinat viņus ārstēt ar veikalos nopērkamajiem tādiem zaļiem plāksterīši, kur tāds zaļš iekšā kaut kāds tur tāds zaļi, tā kā smērīti ir, ja?
Un vienreiz man bija šāda pieredze, ka es izdomāju, ka tā ir varžats, un es viņu ārstēju, un nekas man tur nenotiek. Un tad es saņēmos un aizgāju pie podologa, pie pēdas māsiņas. Tā kā arī šim dēlam noteikti nenodarbojoties ar pašu ārstēšanos, jā. Noteikti vajag iet pie ārsta, jo kas izrādījās, šī te varžats patiesībā nebija varžats, bet tā bija kārpa. Saprotiet? Un es visu laiku sev darīju vēl sliktāk un viņu ārstēju kā varžats un vispār tur sabojāju ļoti daudz ko. Tā kā paši, nemēģiniet izdomāt, kas jums ir. Pēdas māsiņa, nav tik traki dārgs pasākums, piemēram, ja ir pēdās, teiksim, uz pēdām varžats ir īpaši, tad tas ir pirmām kārtām skaidrs, ka tur deformējās pēda. Tas ir noteikti tā ir, jo tai pēdiņai viņa kaut kur spiežās un nav pareiza tā pēdas, jā. Tas pēdas stāvoklis pie lielas slodzes īpaši. Tu kaut ko gribi teikt par varžacīm kārpām? Par varžacīm vispirms taisnā ceļā pie pēdas māsiņu. Citreiz ir pēdē pirmais pirksts, jā, griežās uz vienu pusi, otrais pirksts griežās pāri. Pēdas māsiņa pateiks uzreiz, kas jums jādara ir. Jā. Viņi noņems tos cietums un vienmēr meklējiet cēloni. Varžacīm un cietumiem ir, kā saka, viņš atspoguļo orgānu, kādā stāvoklī jums ir mugurkauls un pārējie orgāni. Ja jūs skatīties to manu bildīti, ja, kur ir, jā, tā krāsaini bildīti, uz pēdām ir visu orgānu punkti. Pēdā, pēc ķīniešu medicīnas ir 12 meridiāni, pēc 6 meridiāni iet cauri pēdām. Ja kaut kur ir nobloķēta enerģija, tad uzreiz atstāja iespaidu uz orgānu. Tad pēdai ir 2 velves, viena ir vertikālā, viena ir šķērsvelve. Ja tās velves ir, tā viena vertikālā iet no īkšķa uz pa pēdas iekšpusi līdz pat papēdim, un tā otra šķērsā iet gar pirkstu galiem. Nevis galiem, bet, gar pirkstu pamatni kauliem tā šķērsām. Un velvēm jābūt, ja tās, jūs varat to paši pārbaudīt, ja jūs, teiksim, slapju kāju noliekat uz sausas vietas, ja? Ja jums nav izliekums, tas nozīmē, ka jums pēda ir plakana, jo veidojas plakana pēda. Un tam izliekumam vismaz jābūt tādā veidā. Jo augstāk, piemēram, ja jūs skatāties pēdiņu, ja augstāk šitas izliekums, jo labāks ir, ja? Jo pēda, tad, kad ir pareizi pēdiņa, pēda ieņem savu atkal anatomisko pareizo stāvokli, jo pēdā ir 26 kauliņi, ļoti daudz muskuļu un saites. Un saites ir tās, kas, izšķiebjās, jeb izstiepjās no nepareiziem apaviem, no nepareizas slodzes, jā, izstiepjās saites. Un pēda pēc tam nevar dabūt atpakaļ. Un pats galvenais ir, kas traucē pēdai dzīvot, ir liekais svars. Ja jums ir liekais svars, tad pirmais, kas ir cēlonis, liekais svars, vienalga ar ko dabūnat nost. Jā, ja ir 5 kilogramu, tas vēl nekas, bet kā ir liekais svars, pēda ir plakana, tad sāp potītes, tad sāp ceļi, tad sāp gūžas, tad sāp mugura un tad sāp kakls, jo viss iet viss ir ļoti saistīts, ja? Ceļi sāp bieži.
Ceļi var sāpēt arī no žults pūšļa vai no aknām, no žults pūšļa, jo žults pūšļa, tajā, lai žultī ir tāda viela, kas ir vajadzīga kauliem, ja, un ja jums žults pūslis labi nestrādā, tad jums agri vai vēl kauli sāks, ja. Un tās velves, ja tās velves, jūs varat paši pārbaudīt, jābūt, ja jums, var sakot, trīsstūrītim, jo tas augšējais trīsstūrs ir lielāks, jo ir veselāka pēda. Un tā pēda, piemēram, sevišķi skatīties pusauģiem un bērniem, kas daudz sporto un daudz dejo, jo viņiem liela slodze un līdz 18-20 gadiem veidojas pēda. Un, ja ir, piemēram, nepareizi apavi, sintētiskās zeķes, liela slodze, liels svars, jo pēdējā laikā bērniem ir sūdzības nāk ar tādu, teiksim, mamma saka, mans bērns jau tik daudz nēd, bet es nevaru saprast, kāpēc viņam svars ir, Tas var būt arī... tas var būt arī uz nervu sistēmu, nervu sistēmu, iet visādos pulciņos, nav laika paēst. Par lieko svaru ir viens atslēgas vārds, tā kā atslēgas moments, ko ņemat vērā. Liekais svars var aiziet tikai tad projām, kad jūs noregulējat miega režīmu. Tad, kad ir miega režīms tāds, kā tam vajag būt, ka jūs kad jūs piedzīvojat miega dziļo miega fāzi, kas ir no 11 līdz 1, kā kuram, tad 11 iet gulēt, tas būtu pats tāds labvēlīgākais, lai jūs paspējat piedzīvot dziļo miega fāzi, jo pirms tam un pēc tam ir atkal tā REM fāze, kas ir tā sapņu daļa, un tur ir atkal visādi excitementi, man piemēram, tad dziļajā miega fāzē var tikai jūs sakārtosiet miegu, gulētiešanas režīmu, un jums ļoti daudz, kas arī atrisināsies, Nevar neatpūšās visu laiku saspringzinājumā, jo kauli atpūšas pa nakti. Un tad bija tāds jautājums par nagu sēnīti. Nagu sēnītei patīk siltums, mitrums, ja ir sevišķi, ja svīst kājas, ja ir sintētiskās zeķes un sintētiskie apavi, un ja ir kāju, teiksim, pēdiņas liek no kaut kāda tur sintētiskā, tad ir sēnīti ir, saka, urā, te par bet pirkstu sēnītēm bija arī jautājumi, ko tur darīt ar tām sēnītēm. Tā ir tāda lieta, viņi tā negrib tik ātri, tur bez zarnu attīrīšanas, nekādi nevarēs tikt vaļā no sēnes, jo sēne ir iekšā. Tas ir viens mums. Tagad forši mēs sākām attīrīšanos grupiņā, mazā grupiņā, kur tiešām dāmas, katrai ir sava attīrīšanās programma, ko mums nutricioloģi katrai piemeklēja. Un, ļoti, ļoti forši, un skatīsimies arī, kādi būs rezultāti. Bet pie tām nagu sēnītēm... Šitā bija, labi. Es jau pieminēju, tā eļiņa nagu sēnītēm, Vispirms novannojiet kādās zālītēs, tagad ir pavasars, izejiet saplūcet, kas jums ir ap māju, vai kaimiņu dārzā, jeb mežā, bet to, ko jūs pazīstat, Vispirms sodu aplejat ar vārošu ūdeni, lai izšķūks, tad pieliet bišķi augst, tad pieliek tās zālītes, jo viņām vajag kāda 80 grādi, lai viņas, kā saka, galīgi vārošā neliekat, un vannojiet kājas, pēc tam nosusinat, un ar nagu vīlīti, tajā nagā, kur jums ir sēnīti, to nagu tā novīlējat, tā smuki,
tad ar jodu kociņu, un tad vienu vakaru kadiķa eļļiņu, vienu vakaru strutens eļļiņu. Un tad man ir te tāds, es bišķi vēlāk parādīšu, rozes ekstrakts, ja, var pamēģināt. Bet man vienam kungam ļoti labi palīdzēja šitās, te viņš noņēmās, un pēc pusgada viņam negāja uz priekšu, bet viņš arī dzēra iekšā attīrošo tēju, viņš dzēra apses mizas pulveri. Jā, un arī tad jāskatās ļoti, kur jūs ejat ar basām kājām, jā, tur, teiksim, kaut kādās publiskās vietās, pirtīs, baseinos, solārijos, tas ir jāpieskata, bet var nopirkt, es nezinu, vai aptiekā, mums Kuldīgā ir tajā slimnīcas, tajā mazajā veikaliņā, laikam 4. dimensija, nezinu, kā īsti saucās, tur vajadzētu būt tāds pūšamais sprejs, tāds, viņš tā kā dezinfekcijai, ja ir kaut kur būts, ja ir kaut kur staigāts, tad to var nopirkt. Un tad vēl ir moments, kad tās sēnīte, un arī, neizdomājiet paši, ka jums ir nagu sēnīte. Tā arī ir mana pieredze. Nevajag pašiem to izdomāt, to var pateikt tikai pēdas māsiņa, to var pateikt tikai speciālists. Un man gadījās reiz atspiest abu sīkšķa nagus, tā kā apavos, nepiemēroti apavi bija, apavi pa mazu, un tad, ja ir ilga slodze uz kājām, teiksim, 8, 9, 10 stundas uz kājām, tad kājas pietūksti, tīpaši ziemā, un tie nagi man atspiedās, un viņiem apakšā parādījās tādā gaisa kabata, un tā kabata ir vislabākā vieta, kur gribētu šādas te sēnītes iemājot. Es aizgāju pie šīs te pēdas māsiņas jau, un ko es darīju? Es saklausījos savu pedikīru meistari, kuru man ieteica preparātu nagu sēnītei, un es tā domāju, lai man neveidotos tā naga sēnīte, tad es lietošu profilaktiski. Es tik ļoti sabojāju savus nagus, jo tiem preparātiem, kas ir nagu sēnītēm, viņiem ir pavisam citas vielas tur sastāvā, un tu nedrīksti, tas tik ārkārtīgi novājina tavus nagus, ja, bez vajadzības nelietojiet nekādus, neizdomājiet savas diagnozes, nelietojiet līdzekļus. Un tad šī te pēdas māsiņa savukārt man ieteica līdzeklīti, lai tā tad atjaunotos apakšā tur tie audi, lai tā ādiņa ar to nagu atkal saaugt kopā. Un šis viss pasākums man aizņēma gadu pusotru, kamēr es viņu dabūju atkal, teiksim tā, formā. Tā ir arī mana pieredze, jo man nepatīk staigāt pārstiem, man ir savējie mājās un pati baigi lielā gudrā galva, un es arī bieži izdomāju diagnozes un pašārstējos, droši vien, kad ir vēl kāds tāds. Un par tām pēdām, par to pēdu deformēšanos, ļoti labi to var redzēt pie podologa. Viņam ir tāds aparātiņš, kur jūs uzkāpjat virsū. Podometrs, jā. Podometrija, jā. Tāds uzkāpjat virsū, un viņš ar krāsainām bildītēm, uztais jums krāsainu bildīti, un jūs varat redzēt, cik, kur ir kāda deformācija. Tā kā tā. Jā, un to arī var ieteikt tikai speciālists. Jā, un tad speciālists var arī ieteikt, kādas jums pēdiņas vajag, un tev tur tik liela pieredze. Jā, kad laiks, cik es ilgi varu runāt, jā. Aiziet. Man patīk ķīniešu medicīnas teiciens. Bagātie dzer zāles, nabagie vanno kājas. Tiešām Ķīnā. Viņi dzer karstu ūdeni, riktīgi pa ielu ietu, viņiem visur kaut kādi bačaki, un viņi dzers siltu ūdeni, vai karstu jau neiedzers 40 gadu, un viņi vanno kājas gandrīz katru vakaru, ja, un attiecībā par tām kāju vanniņām. Es jums ieteiktu
jūs varat likt sodu, Epsonu sāli. Tagad ārstniecības augus no aprīļa līdz novembrim. Pagājušajā gadā es drusku sāku, bet tad bija kaut kāds slinkums, un tad es vairāk nē. Šorīt no rīta es izgāju speciāli, salasīju vērmeli, dievkociņu, citronmelisi, tad ir sirdsmāteri un papārdi. Pielikt 5 zālītes un novannoju kājas tādā ārstniecības. Vēl jūs varat, teiksim, āboletiķi. Es neesmu mēģinājusi, nezinu, kā tas ir, ja? Jo pēdā ir 72 nervu gali, kas iet uz orgāniem. 6 meridiāni, kas iet cauri pēdām, un tie meridiāni savieno tās pēdas ar orgāniem, un tagad pierakstiet pašu galveno, tie ir 6 meridiāni, kur jūs varat uzlabot savu, teiksim, savu orgānu darbību. Viens ir aknu, viens ir žultspūšļa, tad ir nieru, urīnpūšļa, liesas un kuņģa. Ja jums ir šādas slimības, izejiet dārzā, sameklējiet puķītes, ārstniecības augus un vannojiet kājas, jo šitie 6 meridiāni iedarbosies no kājām uz jūsu orgāniem. Juhu! Jā, 6 meridiāni. Es vakar biju pie masiera. Un masieris ir specializējies arī pēdu tajos punktos un tajos orgānos. Un tā kā man šobrīd iet tā kā attīrīšanās programma, un man šodien 3. diena jau ir bez ēšanas, kā redzat, diezgan dzīva. un viņš man viņš man tajā pēdā tā uzspieda kaut kādā punktā, ka es viņam iespēru. Un to es norakstīju uz aknu attīrīšanos. Jo tad, kad aknu tīrās, tad nāk ārā visādi brīnumi. Jā, pēdā ir 60 akupunktūras punkti. Vienkārši masieris pārzina šo lietu. Jā, viņš zina, kur spiest. Jā, un es nekad nedomāju, patiesībā, es nevarēju iedomāt, man tiešām ir kolosāls masieris, un viņš diezgan ilgu laiku arī veltīja pēdām, un es jūtu, cik patiesībā tās pēdas ir saspringtas, arī tur, kur tas mīkstais spilventiņš pie pirkstiem, tur viss bija pilnīgi man saspringts, un es jau tā ikdienā ejot to tā ļoti nepamanu. Jā. Tā, un ķīnieši, piemēram, uzskata, ka rokas ir koka zari, ja, piemēram, rokas ir koka zari, stumbrs ir ķermenis, un pēdas, kājas ir saknes. Anita arī tā uzskata, visās meditācijās. Jā, bet kas ir, ja? Mirstošam kokam vispirms iet bojā saknes, un cilvēkam tāpatām, jo vecums sākās ar kājām, pēdām. Vecums sākās saknēs. Šito es pieredzu. Jā, vecums sākās saknēs. Nu, un tā kā es nodarbojos ar izmēģināšanu visāda veida, jā, kā atjaunot un drusku uzlabot. Un ēteru beigās jums pastāstīšu, ko es daru. Ar katru ēteru jaunāka. Kundzīte jaunāka nav, bet, nu, lai netraucē dzīvot. Nu, tik daudz, lai netraucē dzīvot, jā. Jā, var sakot, cilvēks sāk novacot no pēdām, ko es jums ieteiktu, jā. Pēdas māsiņu, jā, podologu, podometriju, labas pēdiņas, vēlāk pastāstīšu, ko es lietoju, ja, un vannojiet kājas tagad pavasarī no aprīļa līdz rudenim, ja, nu, ja nav slinkums, un tad vanniņas, piemēram, pavasarī tās pēdu vanniņas dod Jan enerģiju. Vasarā, ja
vanno pēdas, tad tas ir pret mitrumu un vasaras karstumu. Tas ir no ķīniešu medicīnas, ja? Rudenī tas atstāja labu iespaidu uz plaušām un uz zarnām, un ziemā, ja vanno, tad viņš sasilda visu ķermeni. Un ja jūs ziemā vannojat kājas, tad vienmēr pieliek tingveri, jo viņš rada siltumu iekšā. Kā silst kājiņas, tiem, kam ir augstās, mūžīgās augstās varžu kājiņas, ļoti laba metode. Un parasti vanno vislabākais, ja jūs varētu ieriktēt 21, jo nieres būs ļoti priecīgs. Ap 9 nierēm ir ļoti maz enerģijas, un tad viņām patīk, ka vanno, viņām vispār patīk siltums, silts ūdens, ja jūs dzersiet siltu ūdeni un vannosiet kājas, ja? Un tas ir, un tad tā vannošana tā 20 minūtes, jābūt ir tādam nosvīdušam, jeb tādam ļoti lielam siltumam. Tas nozīmē, kad kanāli veras vaļā, bet ne ilgāk par 40 minūtēm, ja? Tad tas nozīmē, ka ja jums nav nekāda reakcija no vanniņas, tad jums jāvanno katru vakaru, kamēr jums ir kaut kāda reakcija no tās vannošanas. Jā, tātad vannojam, kamēr paliek silti. Jā, silti, jā. Citam pat, jā. Tad vēl kaut kas vai stāstīs pa pēdiņām? Man ir laiks. Mums ir raiti šodien. Raiti iet laiks. Raiti. Ja ir jautājumi, lūdzu uzdodiet jautājumus, vai ir iespējams pievienoties tajā mazajā attīrīšanās grupiņā. Jā, var pievienoties, rakstiet man privāti, uzrakstiet man vēstulīt, es nosūtīšu Evits Tīdmans izveidoto veselības tādu anketu aptauju, lai viņa redz, kādu uzturu programmu jums piedāvāt, un grupā var pievienoties tikai ar tādu noteikumu, ja tu esi aktīvs grupas biedrs. Tas nenozīmē, ka ir jāčato, bet tas nozīmē, ka tu pievienojoties grupai stādies priekšā, tu pasaki, kas tu esi, tu uzraksti, kāpēc tu to dari. Jā, nu, tas mums tur ļoti, ļoti forši tiešām sirsnīgi meitenes dalās. Jā. Tad ir vēl, ko es ieteiktu. Pie kāju vanniņas pieliekat kādus olīšus vai Anits veikalā ir akmentiņi tādi. Laba doma! Akmentiņi. Un tad, kad jūs vannojat, jūs šitā te masējat kāju pēdas, ja? Anit pateiks, kādas akmenīši vajag. Mums no tuvākajās dienās mums būs kristāli veikalā, tā kā viņi vēl nav, jūs vispār esat pirmie, kas to uzzina, mums būs dažādi vispār superīgi kristāli. Jo es pat tām šorīt redzēju, tur visādi akmenīši, jā, piemēram, jā, bet veikalā viņai vesela bļoda tādiem akmeņiem, paņemat kādu kulīti un katreiz ieliekat kāju vanniņā un šitā te masējat, jā? Nē, nu var jau, protams, arī šķeldu ārā, nu, tā kā salasīt, ja, bet tie... Mums sētā ir akmenīši, kā to sauc? Nu, olīši, jā. Ieliekt olīši, jā. Anits veikala akmeņi, tie būs pa dārgo, tie būs tādi wow un ar pievienoto vērtību. Jā, bet jūs varat atbraukt uz mūsu mājām, es jums kulīte iedošu akmenīšu. Nu, kad nebūs mājās. Tā, jautājums. Labdien, vai ko varat ieteikt pret lielu kāju pēdu svīšanu vīrietim? Svīšana vīrietim, es teicu, kāju, tā ir sēnīte, tas ir, kas sēnīte? Svīšana. Jā, nu svīšana. Nevis sēnīte, bet svīšana. Viss kopā, viss svīšana. Patīk mitrums, jā, tas ir, jā, ne no šā, ne no tā nesvīst. Vispirms, lai jums ir labi apavi, lai jums ir laba pēdiņa, lai jums, piemēram, cilvēks strādā visu dienu kumijas zābakos, jā, lai jums ir kokvilnas zeķe vai vilnas zeķe svīšana. Nē, zini, kā ir pa svīšanu? Svīšana, tāda liela svīšana, viņa var izraisīt, teiksim, nu, var būt tāds tendence uz tām pēdu sēnītēm, bet svīšana jau ir ļoti laba lieta. Tas nozīmē, ka
izdalās toksīni no organisma, jo kā tad mēs attīramies? Mēs attīramies svīstot, tas ir viens no veidiem, kā mēs attīramies, bet sviedri, ne pēdu, tā kā kāju pēdu sviedri, ne padusēs, ne citur, ja, viņi nedrīkst būt ar nepatīkamu aromātu. Tas ir pats galvenais. Svīsti ir okei. Bet tur ir noteikti jābūt dabīga materiālā apavam, ir noteikti jābūt dabīga materiāla zeķei, nekādā gadījumā nekāda sintētika. Bet ir tās, ziniet, kas ir tās sportistu zeķītes vispār, viņas ir sintētikas, bet viņas ātri žūst, tas vispār ir foršas. Un, ja ir šīm te svīšanai vai, teiksim, padusēs vai pēdās vai kaut vai, kad ejam pa lielām darīšanām, nekas nedrīkst smirdēt. Ja jums kaut kas ir nelāga aromāta, tā ir zarnu tēma, un par to mums ir vairāki ieraksti. Jā. Bet šī gadījumā es ieteiktu, ja nav liels slinkums, uz nakti vannojot kājas strutenēs. Es neticu, ka vīrietis vannos. Ja viņš negrib, nedara. Man prasa, es atbildu. Jā. Soda, strutenes un visādi zālītes, kas ir ap māju. Jo, ja ir slinkums, mīļie, nekas nebūs. Vispār nekas nebūs, jā. Tā. Ir laiks rādīt tās zelta pēdiņas. Es dālīšos pieredzē ar savām lietiņām, ko es, jo pēdai pats galvenais, pēda negrib lieku svaru, un liekais svars 5 kilogramu, tas ir labi, tas vēl ir labi, bet ja ir vairāk, tad tas nav galīgi labi, Tad man ir bišķi vairāk, kā 5. Un tad no pagājušā gada oktobra mēneša es dzēru apses mizas pulveri līdz martam. Laikam tā dava bija pa lielu, pa stipru, man bija tūska. Tagad es zinu, kā dzert un ko dzert, Man bija jāizmēģina uz sevi. Tād es atradu. Es tagad izstāstīšu, ko es lietoju, bet, ja jums interesēs tas, jūs man zvanat WhatsAppā. Labi, es tuvāk pastāstīšu. Anita apsolīja arī kaut kādu video par šitām lietiņām. Mēs kaut kādā nākotnē uztaisīsim video, kur Mārīte pastāstīs vairāk par tiem produktiem, ko viņa tagad lieto, par ko viņai ļoti labas atsauksmes, un te jau iedevusi jau vēl kādiem cilvēkiem pamēģināt, un visi tādā sajūsmā. Tātad, bet es gribu, lai tu pasaki, kas ir tā tava galvenā tēma. Galvenā tēma ir gūža. Un sāp te, ka traks, un nevar ne paiet vairs jau pēcpusdienā nekā. Jā, gūža deformējās un griežās pa labi. Un tagad ir jāsaprot, no kā. Es braucu pie viscerālā terapeita, es braucu tagad pie podometrija, man ir 28. maijā, es jums pastāstīšu, kāda man pēda ir, bet tagad es no 20. aprīļa nesāju pēdiņas. Tā viena pusi izskatās tāda. Tīra zelta. Jā, no otras pusi izskatās tāda. Pēdiņa ar magnētiem. Pirmajā nedēļā es nevarēju paiet 2 stundas. Pirmā nedēļā es varēju paiet 2 stundas. Man sāpēja pēda, nevis mugura. Otrā nedēļā jau es varēju paiet 4 stundas, jo man darbs ir uz kājām, un man tagad jāsaglābi kaut kā, jāsaglābi, Es jums varēšu izstāstīt par viscerālo terapiju, par, teiksim, par podometriju. Pirmais tas ir pēdiņas, Te jau tas moments, kad visu daudzus gadus ārstē tās gūžas.
Bet neaizgāja tā kā līdz tām pēdām. Saprotiet, kur ir tā lieta? Es it kā esmu gājusi daudz pie podologa. Visādas pēdiņas, tolka tā nekāda. Nekāda. Kas viņām? Viņām ir izliekums. Redziet, izliekums. Un viņām ir tādi punktiņi, kas masē, tos pēdas, to es tuvāk katram pastāstīšu, jo, kad pēda iet savā normālā stāvoklī, viņa paliek pa vienu numuru apavs mazāks. Bet es saprotu, ka man tik ātri neies, ka tas varētu būt kāds 3 mēneši vai pusgadu, ja ne vēl ilgāk, bet es ar viņām staigāju pa dienu un guļu pa nakti. Pa nakti man pēdas brīžam nies, brīžam silst. Tāda baigi labi sajūta, Un tagad ir šonedēļas, piemēram, ar viņām ļoti man tā patīk, ka viņām staigā tā, līdz kādiem 2, 3, es sapratu, kad ar šīm konkrētajām pēdiņām, ar tiem magnētiem, ka tas pierašanas moments ir, kādu laiku var paņemt. Jā, viss atkarājas, cik ir. Tad es lietoju attīrošo tēju, 1 paciņu uz 2 litri ūdens, izvedas attīra organismu un izveda sāļus. Kāpēc tu nelieto savu tējas pulveri? Es visu pavasari lietoju. Tu tagad nomaini, Jā. Tāds ir šis stāsts. Visas šitās lietiņas, kas ir saistīts ar uzturu bagātinātājiem, ko tad viņi dara? Viņi palīdz mūsu mikroflorai atgriezt kaut cik normālā stāvoklī, jo mēs ko mēs dzeram, ko mēs ēdam, mēs jau nekontrolējam to. Mēs jau nevaram katreiz nopirkt šitādas un šitādas vitamīnas vai mikroelementus. Tā kā arī pie tās attīrīšanās organisms jau gudrs viss pierod, Tā kā makala var pamainīt uz kaut ko citu. Jo no marta mēneša to mūsu attīrošo tēju, kur ir daudz vērmelu un biškrēsliņas, dzēru katru vakaru uz nakti, un es iesaku arī pacientiem. Tagad es kāds 2-3 mēnešus, vai ne, lietošu šo produkciju, un es jums katrā video pastāstīšu savu pieredzi vai citu cilvēku pieredzi. Tad ir zobu pasta ar vērmeli. Anitai arī patīk. Tad ir rožu ekstrakts 1 centimetrs uz 1 glāzi ūdens, sevišķi lietot no 5 līdz 7 rītā, kad aktivizējās zarnu trakta meridiāns, Bet, ja ir liels problēmas ar kuņģu zarnu traktu, tad lietot 3 reizes dienā pirms ēdiena. Bet var iesaka arī bērniem, sevišķi, kam ir problēmas ar caurēju vai ar sāpēm vēderā vai ar kaut ko tādu. Tad es lietoju šito te obaltumu proteīnu pulveri, kur ir daudz vitamīnu un minerālu vielas vakarā 16. Pēc 16. Un tad es lietoju tādu, kas attīra asinis un asinsvadus. To es lietoju tikai no māja sākuma, pēc tam es jums varēšu pastāstīt, ko es lietoju klāt vai kā darbojās. Šie ir Mārītes jaunie mīļākie produkti, viņi bieži aizraujās ar visu kaut ko, ļoti forši, un tad var ieteikt arī citiem pašu foršāko. Par pēdiņām jūs jautājat viņai, jo pie viņas arī var iegādāties šīs pēdiņas. Pareizi? Jā. Tā, mīļie draugi, izskatās, ka mūsu laiks ir beidzies. Par šiem produktiem man zvaniet WhatsAppā un jautājiet. Anita apsolīja uztaisīt video kaut kad es pastāstīšu par katru, plus vēl ir pieredze no citiem. Ja jums ir interesē banku jautājums, banku masāža, zvaniet man personīgi vai WhatsAppā zvaniet, un uz konsultācijām arī personīgi, Sirsniņas, daudzas sirsniņas. Redz, kur atnāca sirsniņas. Paldies jums liels!
Cerams, ka bija vērtīgi. Forši, man liekas, ka bija ļoti interesanti, vai ne? Nu, pa pēdiņām man, ziniet, bija 30 lapas sarakstīts, bet es vienā reizē, ja būs kādi jautājumi pa pēdiņām vēl līdz nākošai reizei, tad būs pēdiņas otrā daļa. Jā, tagad tu gribi pateikt nākamo datumu? Jā, vai 29. vai 5. jūnijas. 29. maijs. Jā. Nu, 29. maijā. Ja būs jautājumi. Kāpēc ne 22? Tā ir trešdiena. Bet šī arī trešdiena. Varbūt, jā. Tas būtu pēc 2 nedēļām. Jā, 22. maijs. 22. maijā. Jā, bet tu varētu pastāstīt par to savu attīrīšanos tagad. Man ir 3. diena bez ēšanas, jūtos brīnišķīgi, no rīta vieglas reibonītes, tam tik pāri. Mārīt jau teica, bet ja tu galīgi nevar, tu kaut ko uzēd. Es viņai saku, nu, bet kas tad tā par attīrīšanos, ja kaut ko uzēd? Kā ja cilvēks nokrīt, tad kaut kas jāiedod. Bet, ja iedomājieties, parazītiem tur ir vienkārši šoka moments šobrīd. Jā. Cukuriņš nav, nekas nav, viņi tur ģīpst iekšā, es līdz ar viņiem. Bet, jā. Bet ir citas arī attīrīšanās programmas, kuras pirms šīs sākt, lai sagatavotu organismu un saglabāts ir gan Facebook Mārītas Zālītes profilā, gan YouTube. Ir saglabāta mūsu pirmā saruna ar nutricioloģi Evitu Tīdmani. Droši varat noskatīties, vai jums rezonē. Un mūsu otrā saruna būs rītdien, 11:00 manā Instagram profilā. Tā kā tur arī var pievienoties. Jā, jo tas ir milzīgi svarīgs moments. Un mēs runāsim par atslodzes laika ēdienkarti. Mēs runāsim, ko ēst, ko neēst, kā sevi atbalstīt, jo ir daļa cilvēku, kas taisa šo te attīrīšanos tikai koriģējot ēdienkarti, atkarībā no tā, kas ir viņu, piemēram, tie, kam ir autoimunās saslimšanas, tiem ir cita ēdienkarti. Tie, kam ir, piemēram, kaut kādas ādas problēmas, tiem ir citādāk ēdienkarti. Bet es vislabāk iesaku papildināt šo ēdienkarti ar nutrientiem, kas palīdz ķermenim izvadīt šīs te nevēlamās atkritumvielas. Tā kā rītā pirmo ierakstu noskatāties, rītā mums ir turpinājums, un mēs ar jums tiekamies 22. maijā. 22. maijā 11. Nu tā, paldies par sirsniņām. Jā, visu labu, lai jums brīnišķīga diena, un lai viņu arī saglabāsim. Jā, un vanojiet kājas katru vakaru, visu vasaru, līdz pat novembrim, līdz pat 1. salam. Ir sevišķi tiem, kam svīst kājas un kāju problēmas. Bet neaizmirstiet vispirms apliet ar karstu ūdeni sodu vārošu, lai nočūkst, tad pieliet augstu ūdeni un tad ieliekt zālītes. Skatieties panorāmu un vanojiet kājas. Un atcerieties, ka vecums sākas no pēdām, no kājām. Jā, no pēdām. Saknēm, jā. Nu, tagad mans uzdevums ir bišķi atvirzīt to visu, jā, bišķītiņu. Nu, re, ļoti labi. Nu, nosaucāšu savu telefonu numuru. 293 55 469. Jā, 293 55 469. Jā. Es ielikšu arī video pavadu tekstiņā būs telefonu. Jā, bet ieliec arī to bildīt par pēdām. Bildīt par pēdām ir iepriekšējā postā. Ir. Jā, tur ir milzīgi skaisti bildīt ķīniešu. Man viņi stāv kabinetā, un ja kādam ir kādas problēmas, es uzreiz rādu šitās vietiņas. Viss. Atā, čau, visiem.